Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnicī. Čau! Čau! Labdien! Labdien! Šī somiņa, labi, ka jūs pajautājāt, tās ir arī bikses. Kas tas? Tās tādas Ziemassvētku Tas ir Ziemassvētku bikses. Tagad kāds rūķis bez biksēm staigā. Alise, tie ir Ziemassvētki, laiks piedot visiem visu. Nē. Laipni lūgti mūsu raidierakstā, kurā mēs ar Lindu tiekamies ar Alisu Romeiko psiholoģi, lai sniegtu nelūgtus padomus klausītājiem un palīdzētu atrisināt problēmiņas, kā arī radīt jaunas. Šis raidieraksts pauž mūsu personīgo viedokli un paredzēts kā izkliedējošs un viegli izglītojošs saturs, tāpēc lūdzu klausieties atbildīgi, nav pielīdzināms individuālajai psihologa konsultācijai uz tikšanos. Sveikas! Čau, Dita! Es jūtos tik svinīgi, it sevišķi, jo jūs esat šajā vienā džemperī. Mēs esam? Linda, tu esi Nautī un tu esi Nice, jā, Alis, šodien? Jā. Labi. Jā. Es īstajā pusē nonācu. Visas dāvanas man. To mēs noskaidrosim šajā spēlē, kas sliktāk, kura tad ir īstenībā Nice. Kas sliktāk Ziemassvētkos? Pārēsties Ziemassvētkos vai sastrīdēties ar visu savu ģimeni? Es domāju, sastrīdēties ar visu ģimeni ir ļoti labi. Nu jā. Man arī liekas, konflikti tā ir veselīga lieta. Pārēsties. Jūs zināt, cik slikti jūs jūtaties, jūs pārēdaties. Tas ir šausmīgi. Nezinu, Alis, vai tu esi Strīdēties Nice? ar ģimeni? Nē, tas ir nepatīkami, bet man liekas, pārēsties sliktāk. Es par to balsoju. Strīdēties ir labi. Jūs esat vienisprātis. Nē, tad tā sanāk. Jā, diemžēl. Tas ir atums. Tas ir atums. Kaut kas mūs vieno vēl bez šī džempera. Es domāju, sliktāk ir sastrīdēties ar ģimeni, jo pārēsties Ziemassvētkos ir diezgan vajadzīgi. Tas ir gandrīz pašsaprotam. Tas ir svētku uzdevums man. Emocionālā ēšana. Kas sliktāk? Tev nav Ziemassvētku noskaņas vai tev nav naudas? Nav noskaņas. Man nepatīk, kad man nav naudas. Jo tad es nevaru nopirkt noskaņu. Šīs visas dekorācijas kaut ko maksāja. Jā, tomēr. Mūsu veselo saprātu. Uz veselību. Nedrīkst. Nedrīkst. Uz veselību mums. Uz veselību mums. Visām. Jums arī. Kas sliktāk? Tev kāds sēž pārāk tuvu Ziemassvētkos un netiec vaļā vai rosols ar sīpoliem? Man negaršo sīpoli. Bet man arī nepatīk, kad cilvēks nesaprot, kad ir mirklis, kad ir pienācis konkrēts mirklis, kad jāpārstāj būt blakus, un ka ir arī tāda personīgā telpa, kas ir jāievēro dažreiz. Tūlīt izkāpšu ārā no šī džempera. Mājiens. Tad kāds sēž pārāk tuvu blakus vai sīpoli? Rosolā. Nu, laikam, kad sēž pārāk tuvu blakus. Akal vienisprātis un neraugoties uz to, jūs esat vienā džemperī atnākušas šodien. Mēs neesam vienā džemperī. Kas tad tas ir? Tas ir tikai tavā iztēlē. Par ko tu runā? Labi, tagad sākas gaslightings. Jā. Ziemassvētku gaslightings. Kā latviski pateikt gaslighting? Vāc man šonedēļ viens klients teica kaut kā latviski to, bet es neatceros. Gāzes piešķilšana? Nē, tā viņš neteica. Jā, gaslightings. Nu, kas tas ir? Tā ir tāda tā kā mānīšanās, manipulēšana. Tā ir manipulēšana pēc būtības. Emocionālā manipulācija? Jā, emocionālā manipulācija izklausās labi. Nu, lūk, pati atradi tam vārdus, ko es gribēju pateikt, ko tu dari ar mani šodien. Paldies, Alis, ka tu ar mani emocionāli manipulācē. Linda ar mani? Es vispār nesāku šito. Es nekad dzīvē neko sliktu neesmu izdarījusi. Sastrīdies ar visu savu ģimeni. Ziemassvētki. Tas ir labāk. Labi, paldies par šo spēli. Apsveicu, uzvarēja
Ziemassvētku. Uzreiz Ziemassvētku brīnums. Ķersimies tālāk. Mums ir Ziemassvētku problēmas, es dzirdēju, ja? Jā. Skatāmies. Aiziet. Nu, ko, Linda, es dzirdēju, ka cilvēki ir atsūtījuši savu Ziemassvētku problēmiņus. Varbūt mēs varam paspēt ātri pirms Ziemassvētkiem atrisināt. Jā, tieši Ziemassvētku priekšvakarā. Cik skaisti. Kad ir Ziemassvētku, kurā datumā? 24. ir Ziemassvētku vakars, un tad sākas pirmie Ziemassvētki, otrie Ziemassvētki. Ok, tad šis podcasts iznāks tieši laikā, un zināsiet, kā sazināties un komunicēt savu ģimeni, un varbūt ātri pēdējā mirklī mainīt plānus. Sastrīdēties. Jā. Pirmais. Kā Ziemassvētku laikā labāk sadzīvot ar vientulības sajūtu, kas nepamet? Jau labu laiku neizdodas izveidot romantiskas attiecības, tas nospiež jau ikdienā, taču svētku laikā to vēl pastiprina. Svētku laiks to vēl vairāk pastiprina. Paraksts V. V. Bet ir tā, vai ne? Ja tu esi vientuļa sirsniņa, kas meklē romantiskas attiecības, visi tie svētki tā dod pa nerviem. Tas nav pat tikai Ziemassvētki, tie ir arī Jāņi, Lieldienas, vispār brīvdienas, Valentīna dienas jau vispār nerunāsim. Bet nav, jā, tajos Ziemassvētkos jau tas tiek arvien vairāk, arī, man liekas, reklāmās par to arī runā. Jā. Pavadi laiku ar mīļajiem, pavadi laiku ar cilvēkiem, kas tev tuvi, Jā. gan ģimeni, gan romantiskas attiecības. Un ja nu es nemīlu nevienu, kā man pavadīt laiku, man reklāmā nerāda. Tur visu laiku laimīgi pāri kaut kādi vīrietis un sieviete. Dzer Coca-Cola. Jā, vai kafiju. Nu, ko man darīt, Alis? Mēs šodien pareklamēsim to, ko reklāmas industrija mums nav nodrošinājusi. Mēs pastāstīsim, kā forši pavadīt laiku arī vienatnē. Arī tad, ja tev nav sava īpašā cilvēka vai kompānijas. Jo tiešām tas laiks var būt tāds bēdīgs. Un mēs mēģināsim padarīt mazāk bēdīgu. Nu, tā tad viena lieta, pirmkārt, ko tu vari darīt, ir iekārtot savu telpu tā, lai tā ir tāda īpašāka, foršāka. Apmēram tā kā mums šodien studija. Izkarina gaismiņas, atrod kādu foršu svecīti, nopērc palutiņu sev ar kaut ko, iekārto savu māju uz svētkiem, iztīri māju, izvelc ārā visus mīļākos plediņus, biezākās zeķītes. Tālāk. Ir kaut kādas lietas, ko tu vari darīt, lai veicinātu to labsajūtas hormonu izdevi, kas citkārt ir kopā ar citiem cilvēkiem, bet, piemēram, pamesēt savas pēdas. Ir cilvēki, kur to nedara, bet to mierīgi var darīt. Pamesēt savus pēdiņus, nomazgāt, paņemt kādu vai krēmiņu vai eļļiņu, ieslēgt fonā savu mīļāko Ziemassvētku mūziku. Tādu, kas tev neliek justies bēdīgi, bet kas tev tiešām pacelē tavu garstāvokli, uzlabo omu. Un fonā ieslēdz, varbūt tajā brīdī, kad neskan mūzika, ieslēdz kādu humoru šovu. Vai ieslēdz savu kādas mīļas mūzikas grupas dzīvā koncerta ierakstu, noskaties to, vai Lord of the Rings, Grazena pavēlnieku, visu noskaties, uztais maratonu sev ar popkorniņu. Ir galda spēles, kuras var spēlēt vienatā. Kāds mūzikls, varbūt mājdzīvnieki tev ir, un tu gribi ar viņiem pabužināties un pagulēt diendusiņu ar savu zvēriņu blakus. Un aizpildīt to laiku ar tām lietām, kas tev patīk. Nu, tā ir tā priekšrocība, kas ir tajā situācijā, ka tu esi viens, tev nav ne ar vienu citu jārēķinās. Dari, ko tu gribi. Kā tu gribi, cik, paliec augšā, cik ilgi gribi, celies, cikos gribi. Tev būs jābūt tam, kurš gan uztais tos svētkus sev, gan arī kurš to var izbaudīt. Un neļauj mārketingam, reklāmām, sabiedrības spiedienam likt tev domāt, ka ir viens konkrēts veids, kā tas laiks ir jāpavada, un ja tas nav tas, tad tev ir jābūt bēdīgam. Nu, tā nav taisnība. Tas var būt tavs laiks, tā kā tas ir laiks tev. Pašam priekš sevis dari, ko tu gribi un kā tu gribi. Un ja ir bēdīgi, piezvani kādam. Aiziet ciemos uz kādām pusdienām vai vakariņām, varbūt neiesēdies arī pavisam pilnīgi viens. Un pavēro, kas notiek aiz loga. Izej ārā. Man liekas, ka tas ir forši, ka tu iztīri māju, un tad tu sakārto svētkiem, un tad tu izej ārā,
pastaigājies, nosalst, un tad tu atnāc mājās. Un tur ir tava vietiņa foršā, tava filmiņa mīļākā. Bet, ja nav nevienam, kam piezvanīt un nav pie kā aiziet, vienmēr var aiziet uz lielveikalu un strīdēties ar pārdevējiem. Ak, Dievs, tas ir viss skaistākais, Jā. ko darīt svētkos. Jā, tā kā pārmest, kāpēc atkal kaut kāda cena nesakrīt. Šitāds izmērs jums vispār nav Jā, izlikts. es domāju, ka un to neapmierinātību par dzīvi vajag izlikt uz pārdevējiem. Jā, tas ir tiešām labākais laiks, kad to darīt, jo Jā. cilvēki bieži negaida to. Un cilvēki ir ārā daudzi veikalos. Arī var Un vienkārši viņi garām ir ļoti tieši gaida, kad tu nāksi un kaut ko pārmetīs, jo viņi ir jau stresaini. Viņi paši ir uzvilkti. Viņi Viņiem arī vajag grib, to. Jā, visi grib izlādēt emocijas. Jā, Vajag arī kaut kādu veidu, kā izlādēt to negativitāti. Un, protams, varbūt nejauks. Bet es atkal iedomājos par sporta zālēm. Vai nav tā, ka šajā laikā sporta zāles ir tukšākas, jo cilvēki ir aizņemti ar ēšanu? es Protams, neesmu jā. bijusi nekad sporta zālē, es nezinu. Es arī. Bet par ēšanu runājot, pagatavo sev kaut ko garšīgu, savu mīļāko ēdienu. Vēl viens pluss, esot vienam svētkos, dāvana tikai tev. Dāvana tikai Dāvana sev. Ko tu sev šogad uzdāvināsi? Kas tas būs? Bet principā jau, ja tā vientulība jau ir arī pirms tam, tad beigās jau tāpat tā sanāk. Vienkārši ir jāmācās būt ar sevi, būt priekā ar sevi, kas ir diezgan depresīvi. Priekā, bēdās, Tev jāstrādā. izraudies, ieej karstā dušā vai vannā pēc tam, kad tu kārtīgi paraudāji un tad ieslēdz savu mīļāko seriālu. Friends, The Office, Ziemassvētku sērijas, visiem mīļākiem seriāliem noskaties. Pavadi labu laiku ar sevi. Tas ir laiks tev. Palutini sevi. Ir bēdīgi, bet tas nenozīmē, ka tev ir jācieš. Un cilvēki arī, kas ir kopā romantiskās attiecībās, arī viņi mēdz būt vientuļi. Tā kā Tā ir. potenciāli attiecības nemaz neatrisinā šo vientulību un šīs pozitīvās nocis. Cik skaisti tiešām. Tātad īsumā par V atbildi pavadi jauku laiku ar sevi, iztīri māju, sakārto māju, piezvani draugiem, aizej pie draugiem, apciemo kādu no ģimenes, piezvani ģimenei, izej ārā. Es teicu, jau izej ārā. Izej vēlreiz ārā vakarā. Un Tad Tad atnāc nāc vēlreiz atpakaļ mājās. iekšā uz siltu mājiņu. Jā. Tu neesi viena V, un mēs visi esam kopā. Tad es turpinu. Grūti, ka ģimenes Ziemassvētkos pārsvarā grib sēdēt un ēst. Tas nav nenormāli slikti, ir arī garšīgi un mīļi, bet kā lai viņus mobilizē aktivitātēm un padzīvošanai? Besī būt tam vienīgiem, kas būvē ballīti. Paraksts MZ. O, jā. Besīt būt vienīgiem, kas būvē Ziemassvētku ballīti. Nu, neuzliec sev to atbildības slogu, samierinies ar kaut kādu realitāti, kāda tā ir. Protams, tu vari neiespringt un neko nemēģināt mainīt, bet tur var sākt kaut kādas sarunas, var pajautāt pie Ziemassvētku galda savai ģimenei, kādi ir jūsu mīļākie Ziemassprieki vai aktivitātes. Mēs te tā sēžam pie galda un ir baigi forši, bet varbūt jums katram ir kaut kāda atmiņa, ko jūs forši darījāt ārā. Kādreiz, kādos citos Ziemassvētkos. Un vienmēr laba ideja vienkārši iziet pastaigu, ierosināt, iziet ārā ap māju. Nē. Zini, kā Vairs ir? nav labi iet ārā. Nē, ārā vienmēr ir labi iziet. Es pilnīgi saprotu MZ, jo es arī esmu tādā ģimenē, kur vienkārši sēžu, pēdu, padzer tā. Un tas var būt diezgan vienmuļi. Bet tad vienā gadā mana brāļa sieva ierosināja minimālu aktivitāti. Vienkārši izdala katram lapu un pildspalvu. Turpat pie šķīvja var to darīt. Un tad bija jāuzraksta, ko es šajā gadā esmu paveicis. Man ir labākie sasniegumi. Vai tur saņēmu autovadītāju apliecību, nogriezu skaisti matus, izgāju ārā vairāk reizes. Nomazgāju traukus. Nomazgājos pats vienreiz. Tas bija super. Un tad to aizloka. Un tad uzraksta, ko es gribētu sasniegt nākamajā gadā. Tas ir vienkārši 10 minūtītes, kuras padomāt. Un tad nākamajā gadā viņa to aktivitāti salikā ploksnītēs visu, noslēpam. Nākamajā gadā izvilka ārā, un mēs tā, paskat, ko es sasniedzu. Tas bija tik skaisti. Mēs neesam ne mēmāšova ģimene, ne tur kaut kādas galda spēles, Dievs pasarg. Tur nekas tāds nenotiek, bet šī mazā aktivitāte visus visi tā atplauka, jo tas bija tik viegli, jo tiešām tā ir mana dzīve, ar mani tas ir noticis. Es ieteiktu varbūt sākt
ar maziem solīšiem. Pasteigt, tas, protams, ir vienmēr vajadzīgi. Ejiet, lūdzu, ārā visi. Un tas ir forši, ja sanāk mobilizēt. Tas ir tiešām, man liekas, brīnišķīgi. Bet, ja, teiksim, nesanāk tur kaut kāds senioru pukst, kur tad mēs iesim, mums tur 5. stāvs, jākāpj zābaki, jāvalk. Iedod viņam to lapiņu un kaut ko tādu jauku uzrakstīt. Kaut kāda it kā aktivitāte, bet pietiekami vienkārši visiem un arī organizatoram nesagādā daudz darba. Nav sacensības, nav stresa. Jo kas arī īstenībā tā padomā, iespējams, ka tev ballīte nozīmē kaut ko pilnīgi citu nekā citiem cilvēkiem. Viņiem jau šī paēšana un padzeršana kopā jau ir ballīte. Tāpēc noteikti, ja tev ballīte ir, ka visi dejo un ritīgi kratās pie mūzikas, nu, tas ir pārāk traki, to tā tu cilvēks nesatiesi. Slēdz iekšā un sāc dejot kādam, tas ir jādara. Izslēdz gaisu, nopūt sveces, ieslēdz lampiņu, šo reivu, ieslēdz skaļu Ziemassvētku diskotēku. Jā, un tad visi būs bēdīgi, bet varbūt arī pabeigsies līdzi. Bet tu toties būs uztaisījis normālu ballīti. Mēs mūsu Ziemassvētkos sākām pirms pāris gadiem arī ar ģimeni taisīt aktivitāti. Tā kā aktivitāte aizstājies tam, ka neviens vairs nemāk pantiņus par dāvaniņām noskaitīt, kas saraksta uzdevumiņus, kas ir jāpilda. Un tad tie tur ietver gan dziedāšanu, arī pantiņu noskaitīšanu, bet arī tādas silija lietas, kur tev pīrādziņš jānoķer mutē, vai ka tu uzkāp uz krēsla un izdari kaut ko arī. Un kad tas kaut kādas tādas jocīgas mazas lietiņas, mazas darbībiņas cilvēkus arī pieceļ kājās un liek viņiem izkustēties. Tāpēc tas varbūt ir arī paturpināt ditas par to, ka ir jāsāk ar mazām lietiņām, jo tās tikai uzbūvēs to lielo ballīti. Man patīk aktivitāte noķert pīrādziņus. Tas ir rīdīgs smieklīgi. Es gribētu pie Līnas uz Ziemassvētkiem, jā. Mums Visi tā. ģimene. Un tad atkāpies un tad es ķeru, met vēlreiz. Jo mamma taisa tāds mazas foršas pīrādziņas, bet cits var. Tev nevajag Izbeidz lūdzu stāstīt par to, ko tev mamma garšīgi taisa. Es vairs nevaru to klausīties. Visu laiku es jāstāst Ok, kaut bet kādas man mamma bildes. tik labas lietas. Redzi, atkal viņi sāk. Labi. Vai nu tu viņu atved šurp, Jā, vai nu tu pārstāj runāt. aizved mūs turp, vai viss, jā? Nevajag man šās leģendas vairāk. Linda, vai tās bija tā kā uz papīra sarakstītas dažādas tās mazās mini lietiņas, tad tās tiek izlozētas? Jā, tu izvēlec ārā, ko darīt. Bet tās lietas visi kopīgi sarakstā. Nu, protams, atsevišķi cilvēku uzraksta vairāk, bet Tad visiem tiek izdalīti papīrīši rakstāmie, katrs uzraksta savu versiju par noķert pīrādziņu mutē aktivitāti, tad tas viss tiek samests kopā un izlozēts. Jā, ja tu gribi savu dāvaniņu saņemt, tad tev ir jāizpild šī lieta. Vajag jau. Ļoti mīļi, man patīk. Jā, nu, bet forši ir, kad jādzied vai jāpadejo kaut kas arī. Tas arī ir, jā. Un ja tu vēl vari arī tā, tu paēd pie galda, un tad tu pati kaut ko dari, tur aizēj Jā. prom, pats vienkārši. Uzvelc zābakus, uzvelc jaku, aizēj un atgriezies pēc 4 dienām. Var arī uztaisīt tādu aktivitāti, ka visi kopā gatavo tajā dienā. Teiksim, rosols prasa ļoti daudz griešanu. Mums ir līnija, jau mums ir viena komanda, virtuvē maksimums 2 cilvēki, ir viens galvenais. Too many cooks, nē. Jā. Labi, ir viens šefpavārs, un tad ir pārējie ir Sušefs. Ir sušefi, un katram iedod kaut kādu darbiņu izdarīt, un visi kaut ko tomēr kopā dara. Ir viens galvenais, kurš vada procesu. Nu, un dažādas visādas arī spēlītes. Es esmu bijis tādos Ziemassvētkos, kur arī ir sarūpētas tādas kā viktorīnas un tādas kā spēles, ko var visi kopā spēlēt. Vai nu tiešsaistē, vai caur telefoniem saslēdzoties. Bet tur atkal drusciņ tā gatavošanās daļa ir. Tāpēc labāk, lai tev MZ pašam vai pašai nav tas viss jārīko, ja tu vari likt savai ģimenei, izdomāt aktivitāti, viņiem iedot arī daļu no tās atbildības, jo tev izklausās, ka tev Ziemassvētki ir darbs. Nu, tā kā aiziet, tur visi sēž un ēd, un tev tagad jāizdomā, kā viņus izkustināt. Nu, iesaisti viņus arī, lai viņi arī kaut ko izdomā. Ko mēs varētu padarīt tādu? Var laicīgi. Ir 23. šodien. Aizrakst visiem, lūdzu, idejas par aktivitāti. Papīra lidmašīna, Alis, locīšanas. kādā pasaulē tu dzīvo? Lūdzu, idejas par aktivitāti. Tiešām, Alis, brīnumzemē. ChatGPT. Lūdzu, idejas par aktivitāti. Nu? Jā, Manā uzraksti ģimene mani. sēžu un ēd. Es gribu viņus izkustināt, ko lai es daru. Pārcel ēdienu uz blakus telpu. Tā ir laba ideja. Kāpam telpā vienkārši.
Katrā stāvā saklāja kaut kādas. Scavenger hunt. Viņš jau atrast savas Ziemassvētku vakariņas. Scavenger hunt tā ir tāda spēle, kur tu iedod cilvēkam lapiņu, un tur rakstīts, nākamā lapiņa atrodas vietā X. Cilvēks aiziet uz vietu X. Nākamā lapiņa atrodas vietā tādā un tādā. Un tā no lapiņas uz lapiņu līdz beigās tu atrod savas vakariņas. Ak, Dievs! Linda, tev ir vajag patentēt. Un tas ir nākamais Brian Games. Brian. Sponsorējiet mūsu Brian Games. Labi, Labi, superīgi. cerams, ka mēs tā kaut kā iedvesmojām MZ. Idejas vismaz tiešām, es domāju, ka ļoti labas idejas. Mēs pateicām, kā var iekustināt bez tādas... Pabišiņam un pastaiga. Jā, jā. Visi tā kā tādi suņi, ne? Visiem vajag pastaigāt pēc dita. Nu, Labi. O, tur kaut kas zem galda notiek. man nav glāze, ko lai es daru? Kurš bija atbildīgs par glāzēm? Tev žēl ir. Ziemassvētki ir piedošanas laiks, dalīšanās laiks. Viņi man uzkliedz. Kurš ir atbildīgs? Kurš maksās? Es atvainojos, es varu turpināt? Lūdzu. Apnicis, ka svētkos jāsatiek ģimenes, un tu jau pirms tam streso par situācijām, ka kāds pateiks kādu viedokli, kas liekas nepieņemams un aizvainojošs, bet tu neko neiebildīsi, jo negribi sabojāt atmosfēru ar konflikta situācijām. Piparkūku playboys. Yeah. Ļoti populāra problēma. Atpazīstat šito arī? Jā. Visu laiku gribas būt pieklājīgam, gribas, lai svētki ir jauki. Ko tad es tur tagad taisnošos? Kāpēc es tur neprecos, nedzemdēju, ēdu tik daudz, visas klasiskās lietas, kur tev... Tu to visu domā apēst? Bet šeit jau ir... Jā, te jau var kaut kas vēl būt nepieņemams un aizvainojošs. Tikpat labi jau var arī visādas rasistiskas lietas teikt. Pilnīgi. Karš Ukrainā, Trumpa vēlēšana. Ak, Dievs, cik daudz par ko var ar pielādētu jautājumu tev vienkārši atnāk ģimenes loceklis. Un cik bieži gribas vienkārši izelpot, nereaģēt uz to. Ne cik gribas reaģēt. Gribas dot pretī. Bet cilvēkam playboyam, piparkūku playboyam gribas tieši, cik es sapratu, tā kā, tieši netaisīt to konfliktu. Es negribu to konfliktu taisīt, lai gan tev kāds pilnīgi ielūdz uz konfliktu. Apnicis, ka tu man liekas, ka tieši tas, ka tev ir jāstreso par tām situācijām un ka tu apslāpē to, ka tu gribi radīt tās konflikta situācijas, jo tu gribi, lai visiem ir mierīgi. Ko tu kasīsies savu onkuli par šādām tēmām? Es tā to... Šis var aiziet arī ļoti filozofiski par to, kas ir Ziemassvētki un ko mēs darām tajā gada tumšākajā laikā kopā visi sanākuši, ka tiešām tās tumsas ir daudz, ne tikai ārā, bet arī starp cilvēkiem. Un tādi ļoti ekstremāli viedokļi vai komentāri. Var saprast vēlmi izvairīties no konflikta, tas ir bieži cilvēkiem raksturīgs, ka cilvēki izvairās no konflikta, bet tas jau neko nerisina. Tas tā kā uz to momentu iedod mieru. Man liekas, var arī tas, ko es ieteiktu, pamēģināt. Pirmkārt, nenomāt savu prātu ar tām domām, kā būs, ja būs, tā kā mēs tur nonāksim. Es tagad sākšu stresot par to, kas notiks rītdien vai parītdien vakarā tajā pasākumā. Nedomā par to šobrīd, tad, kad tu tur būsi, ja tas notiks, tas notiks. Neapgrūtini sevi šobrīd ar to. Bet tad, kad tas notiek, ja tev gribas atbildēt, tev ir vēlme kaut ko bilst pretī, to var pateikt tādā kaut kādā jūtīgā, iejūtīgā, demokrātiskā veidā, kaut vai pasakot, atgādinot, ir Ziemassvētki. Neturpinot to tematu, bet atgādinot, kas šeit notiek. Ir Ziemassvētki, mēs esam kopā, ir vakariņas uz galda. Ar to dodot ziņu tam otram cilvēkam, savaldies. Es domāju, ka ir Ziemassvētki, var arī raisīt tālāk. Kāds, jau Ziemassvētki, tāpēc es, jo tur jau nākamā. Es domāju, varbūt var pateikt, paldies par tavu viedokli, vai tas tik ir komentārs. Vajag neiedziļinoties. Tā, kāda interesanta tēma, kuru es labprāt tālāk neapspriestu ar tevi. Vai
parunāsim par šo pēc 2 dienām, vai arī aizver muti. Tieši tā. Bet man liekas, ka ļoti interesanti ir, vai ir tā, ka visi grib, jo, manuprāt, manā pieredzē, bieži vien tie, kas šādus nepiedienīgus vai kontroversiālus tematus ceļ augšā, ir 1, maks 2 cilvēki, kas to dara. Visi pārējie tieši negrib nodarboties ar politikām un kodiem tādiem smagiem tematiem. Visi grib mieru. Un tad tiešām ir vai nu jāignorē tas cilvēks, vai ar kādu humoru tā jāpaspēlē situācijas un jāatbild. Laikam man tas vispār kopumā ir, bet sargi savu mieru, varbūt to iekšējo. Un tas pat tā atkarīgi, ka tie ir Ziemassvētki. Tie ir cilvēki, kurus tu neizmainīsi visticamāk. Manuprāt, ir svarīgi pateikt, tu esi stulbenis. Un viss, ko tu saki, ir stulbi. Bet tāpat laikā viedokļu dažādība, varbūt tur ir kaut kāda patiesība, jo varbūt tu pats esi stulbenis kaut kādos jautājumos. Arī tas nav izslēgts. Mēs nezinām neko par šo cilvēku. Varbūt viņš saka muļķības un mēs varam pieņemt, bet mēs arī varam nepiekrist, bet varbūt tas ir tas veids, kā es vienkārši reizi arī domāju, ka tu pasaki tam cilvēkam, es par šo nerunāšu, tu jauc gaisu, bet tu esi muļķis. Un pasaki savu ko dažas lietas, un viss, un pasaki, ka neturpināšu šo sarunu, bet kaut kā neļaut tam cilvēkam domāt, ka visi viņam piekrīt, jo man liekas, ka ja neviens nevienā mirklī neapstādinās to cilvēku, nākamā svētki, jo domā, visiem patīk. Jā, bet te atkal man liekas, ka tu tā kā centies it kā viņam, tam cilvēkam, tam stulbenim pateikt kaut ko, lai viņš saprot, ka es tā nedomāju. Bet Piparkūka Playboys grib tieši izvairīties no tā konflikta. Man liekas, ka šis atkal jau būtu tāds, es tev nepiekrītu, tur jau ir konflikts, no kā tas cilvēks grib tā kā, negrib to pieļaut. Tā pagala klāt jau tā uguni esošajai. Un man liekas, ka tas, ko tu saki, sargi savu mieru, ir ļoti, ļoti pareizi, un ka principā tā ir vienīgā atbilde, ka tu vispār neiesaisties, jo tieši kā tu saki, visticamāk, un es apsolu, mēs neizmainīsim nevienu cilvēku. Mēs varam domāt, ka mēs kaut ko viņam palīdzēsim ar informāciju. Visbiežāk, ja cilvēki, kas tādus konfliktiem vērsti, viņi tādi vienmēr būs. Vai tu viņam pasaki šogad, viņš tāpat nākamgad to atkārtos. Tas vienkārši notiks. Un tas jautājums ir, kā tu tam sagatavojies, tā kā ar savas robežas novalkot, savu ādiņu tur uzaudzējot, kā tu eji uz to ballīti jau iekšā. Uz to Cūkādi. Vajadzēja pateikt. Sargāt savu mieru. Un te ir tas stāsts, par ko Dita jau tā kā pavēr tālāk to tēmu. Ko nozīmē sargāt savu mieru? Tas nozīmē nevis tajā brīdī, kad ir iespēja konfliktam vai nu piemest pagaltai ugunī, vai pilnīgi noslēgties, bet iekšā turpināt vārīties, bet jau laicīgi sevi sagatavot tam. Pirms tu dodies uz to pasākumu, atceries, kā tas bija agrāk, un atgādini sev, visdrīzāk būs tāpat. Negaidi kaut ko citu. Neceri, ka varbūt šoreiz tas nebūs, tas būs. Ja tu gribi mieru, gatavojies karam, arī tādā emocionālā ziņā, ja tu dodies uz šo pasākumu, atgādini sev negaidīt neko citu, kā tas ir bijis jau iepriekš, un tad tajā brīdī, kad kaut kas tāds notiks, tu sev varēsi teikt, pareizi, tāpēc es sevi gatavoju. Tagad es varu nereaģēt, bet es zinu, uz ko es atnācu. Šis ir tas, kas bija reklamēts. Ja? Tad tā bija gaidāms, ka tā būs. Man liekas, ka ļoti varētu palīdzēt, ja tu neesi viens šajā situācijā, un visticamāk, ka tu neesi viens. Noteikti ir vēl vismaz kāds viens ģimenes loceklis, vai kas tā ir par ballīti, kurā tu esi, kurš droši vien arī ir pamanījis, ka ir kāds, kurš visu laiku kaut ko iesāk, kaut kādus konfliktus, un tad jums ir sava kaut kāda slepenā valoda pie galda, kad, piemēram, saskatās neuzkrītoši, viņš idiots ir. Vai kaut kāds tur, spēle, kaut kāda izdomāt katru reizi, ka viņš pasaka stulblietu, vienkārši klepo stipri. Es tiešām arī atbalstu, es pat arī to teicu, ka ir jāsargā savus mieras un tam līdzīgi, bet man laikam ir tā, ka kaut kādā mirklī kādam ir kaut kas jāpasaka. Un es pat nezinu, kas ir tas labākais veids, lai tā tiešām nav tā kā pagali. Uz Ziemassvētkiem. Kaut kā. Tu pasaki vai nu novembrī, vai nu tu pasaki janvārī. Pirms laicīgi, by the way, tā kā, ja tu taisies kasaķēties. Tieši tā, jo svētkos jau visi jau ir sapucējušies, sēž pie galda, ēd jau, un tā kā, vai nu tu esi pirms tam pateicis, tā kā pagājušajā gadā man tur aizskāra tas un tas, vai pēc svētkiem tu pasaki, tā kā, jo ja tu negribi sev sabojāt svētkus, tad... Jā, tiešām arī pēc svētkiem var pateikt. Ir arī dzīve pēc svētkiem, pēc jaunā gada, turpinās viss. Labāk
labāk sastrīdēties pirms vai pēc svētkiem, Vai lai pirms tajos un svētkos ir miers. Jā. Kā mēs varam ģenerēt miera atmosfēru tajos kopīgajos notikumos svētku laikā? Katrs gan par sevi padomājot, gan arī pirms vai pēc svētkiem aprunājoties ar kādiem individiem, kuri nesaprot, par ko ir miers un kāda ir viņu daļa tā miera uzturēšanā. Un var vienmēr piecelties, aiziet kaut kur pastaigāt. Iziet ārā, Vienmēr. var iziet ārā. Pastaigāt, aiziet nomazgāt traukus, vienkārši sevi no tās situācijas vienkārši izslēgt arī fiziski. Tā kā aiziet kaut kur paspēlēties ar bērniem vai ar sunīti vai iziet ārā. Man liekas, ka atceries, tev ir izvēles iespējas. Vienmēr. Un atceries, ka tu nevari izmainīt cilvēkus. Un tev balva par šobrīd labāko sagvārdu, ja vien tavs vārds uzvārds nav piparkoku playboys, tādā gadījumā vispār tev galvenākā balva. Bet jā, Taviem paldies. Paldies par šo iesūtīto problēmiņu, jo es domāju, ka ļoti, ļoti, ļoti daudziem tā ir aktuāli. Tā kā, jā, paldies tev. Nākamā, turpinām. Mana mamma ar Omu aiz muguras aprunā visus ģimenes locekļus un tāda smaida sejā un gaida, kad viss baigi forši, ka neviens nezina, ko viņas runā savā starpā. Rūķītis. Es laikam pieļauju, ka te nav daudz informācijas, ka nepatīk, ka viņas tā dara. Nevis kā man skauž, ka es neesmu mammas un Omas bariņā, lai aprunātu visu ģimeni. Bet tāda manas pieņēmums. Mēs varam pieņemt tā. Jā. Pieņemt, ka tā ir. Arī ļoti tāda pazīstama, populāra situācija. Noteikti nav vienīgā ģimene, kur tas notiek, bet mans ieteikums tāds kodolīgs un īss. Distancējies, neiesaisties, necel ausi. Tā situācija pati sevi deeskalēs. Tā kā, ja tu ļausi viņām abām turpināt darīt to, ko viņas dara, tad ar laiku tā situācija novedīs pie dabiskā iznākuma tam visam. Viss atrisināsies pats no sevis. Neiesaisties, tā nav tava cīņa, nav tavs cūks, tava druva. Soli atpakaļ, dari tās lietas savam priekam. Katrs var izvēlēties, kas viņš vai viņa grib būt, kāds cilvēks. Bet ja tiek aprunāta tava cūka vai tava druva, un pēc tam smaidi, es nezinu, kurš gāja šo vispār, bet... Es pieņemu, ka tam cilvēkam rūķītim droši vien sāpes sirds. Zini, kā tu, teiksim, uzzini tu no savu brāļu. Zini, ko mamma teica par tevi? Tu losēs. Un tev tāds pļāviens. Mamma tāda, Alisī, čau, tu neesi losi, tu esi super. Un tev sāp. Zini, kā tas ir tāds, ko viņas tur, viņa ar savu māmu tur kaut ko uzsit klačiņu, kas varbūt ir, nezinu, tur viņām tas liekas neitrāli. Tur mēs tikai papļāpājam meitenes tāds, jā. Bet tev kaut kas tāds sāpīgs. Tā kā, ko ar to arī man vienkārši necelt ausi, vai tomēr man konfrontēt tās savas sievietes ģimenes un viņām pateikt, klausies, tā ir man cūka, tā ir man drūva. Ja tas ir par tavām lietām, un tas ir tas sāpīgais, ja, kad tas aizskar jau tevi, tad šitā ir laba saruna. Tiešām pateikt, es nevaru to nenokomentēt, jo es ievēroju, ka jūs aprunājat cilvēkus, jūs tās sauc par klačām, bet reāli tā ir aprunāšana, runāšana aiz muguras. Un man tas galīgi nav ok. Un laikam trakākais jau ir, kad es to dzirdu vai zinu. Varbūt, ja jūs tiekaties tādā atmosfērā, kur es šito nedzirdu, jūs pašas divatā, tā kā runājat, ko jūs gribat vienas savā starpā. Es negribu par to neko nekad zināt, jo tā ir tāda mēļošana. Bet kā ir labāk zināt par cilvēku divkosību vai labāk nezināt? Jo varbūt labāk ir vienkārši nezināt, ka viņas priecāties par tiem labajiem vārdiem un iet uz priekšu. Man liekas, jā, ka tas, kā mēs jūtamies, vienmēr ir ļoti svarīgi. Sargāt to savu mieru, savu emocionālo pašsajūtu. Katram tas var būt arī citādāk. Nav tādas vienas receptes un visām situācijām tā kā kaut kas tāds, kas derēs. Vienā gadījumā varbūt labāk ir nezināt, citā gadījumā labāk ir konfrontēt. Bet svarīgi ir, kā tu par to jūties un kas tev ir svarīgi. Ja tev ir svarīgi aizstāvēt kādu un iestāties par šito vērtību ierobežošanu vai izskaidrošanu, tā kā, kas te īsti notiek, tad, protams, kaut kādā brīdī var un vajag to risināt. Tā kā, ja tev neliek mieru šitais, tad par to ir jārunā. Piemērotā brīdī, piemērotā laikā. Man patika arī, tātad tev... Rūķīt ir lūk divas iespējas. Paskaties, kā tu jūties par to, izdomā, vai tu konfrontēsi, vai tu liksi to mierā.
šo jautājumu man arī ļoti patīk tas, ko tu sākumā teici, Alise. Bezmaz vai, kad tas, ko citi par mums runā un domā, tā nav mūsu problēma. Un tā arī ir. Tā ir viņa, tas ir viņa jautājums, tas ir viņa problēma. Viss, kā, lai viņas tur risina savus sarunas. Un ejam uz priekšu. Jā. Es ceru, ka tev noderēja kaut kas no šī rūķīta. Bet vispār tās māmas izklausās jautras, tādas māma, Romi, ne tādas kaut ko uzdiršais muguras. Jā, vienkārši nestāst viņām neko par sevi un nedod materiālu, par ko viņām aprunāt. Vienkārši klusētā. Jā, atkal necer, negaid, ka kaut kas mainīsies, pieņem tos spēles noteikumus. Jūs šitā gribat spēlēt? Spēlējiet. Jā. Es nespēlēšu to spēli. Tieši tā. Spēles. Turpinam. Negaidu Ziemassvētkus, jo zinu, ka atkal būs jāmenedžē tas, kurā vakarā ejam pie draugu vecākiem, kurā pie maniem. Tad kāds apvainojas, negribas ar to visu dīlot. Parks vēl viens rūķītis. Mums daudz rūķīšu. Rūķīši. Tad jā, kā iet pie dažādiem radiem, pie kura iet, pie kura neiet, kurās dienās, kad tas Izklausās, ir ka grūti. tā problēma ir šeit. Man likās, ka rūķītim besīgi, ka vienam rūķītim ir jāmenedžē, ka tagad 3 ģimenes bez mazai. Es mans draugs, es man drauga vecāki, es mani vecāki. Tā kā mēs to menedžēsim, tā kā akal man tas ir jādara. Nezinu, labāk ir vienkārši nebraukt ne pie viena. Tad Pasaki, ka tu saslimi. melo visiem. Visiem meli. Tā ir laba stratēģija. nē, joks. Aprunā, melo. Zods. Klausi mūsu padomiem. Bet bet tā ir tāda pienākums sajūta. Ka tas ir, bet no vienas puses man arī ir tā, ka bet ir jāpavada laiks ar ģimeni un draugiem un radiem un tā. Bet kā uztaisīt to balansu? Jā, viena stratēģija, kas varētu noderēt, ir pēc iespējas nepalikt vienam, pēc iespējas, teiksim, aprunāties ar visām iesaistītajām ģimenēm. Drusciņi pačatot ar vienu, ar otru, ar trešo. Kā jūs šogad jūtaties? Ko jūs gribat Ziemassvētkos? Jo man ir jāmenedžē 3 Ziemassvētku viesošanās, un es gribu noskaidrot, kā visi jūtas, lai saprastu, kā mēs to varam organizēt. Un aprunājies arī ar savu draugu. Kā viņam šķiet, kā viņš uz to skatās, kā viņš jūtas par tiem plāniem, kas viņam ir vai nav svarīgi, ko apmeklēt vai neapmeklēt. Jo kamēr tu nezini pa īstam no tā cilvēka, tikmēr tu vienkārši tā kā tiešām jāspekulē, domā pats prāto ar sevi. Un izklausās, ka ne tikai tur ir stāsts par to menedžēšanu, kur un pie kā mēs ejam un kad, bet īstenībā tu jautā arī par tādu emociju menedžmentu, kad kāds apvainosies. Bet ko es gribu pateikt? Tur visdrīzāk stāsts ir par pieaugušajiem cilvēkiem, un citu pieaugušo emocijas nav tavs darbs, nav tava atbildība, nav tavs uzdevums. Tu atbildi tikai par to, kā tu jūties. Ja kāds apvainojas, nevelti tas ir tāds atgriezeniskais vārds. Apvainojas. Pats apvainojas. Tas ir kaut kas, ko cilvēks izvēlas darīt vai nedarīt. Un jā, kāpēc viņi paši neatbrauc pie tevis? Kāpēc viņi neatbrauc pie tevis? Ko tu domā, Alise, par šādu pieeju, ka rūķītis vienkārši nevienam neko neprasa? Neprasa draugam, neprasa ģimenei, nevienu nečeto. Vienkārši tā te sēž, sagaida Ziemassvētkus, paskatās, kas notiks. Ļoti labi pieeja, eksperiments. Grūti būs, jo izklausās rūķītis grib, lai viss ir priecīgi. Kas būs, ja nebūs? Tieši tā, varbūt pieaugušie paši izdomās, pie kura mēs svinam, kurā datumā. Nemenedžē. Ir jau saka, ka telefons jau strādā abos virzienos. Paņem sev Ziemassvētku atvaļinājumu, Ziemassvētku plānošanas atvaļinājumu. Vienkārši aizbrauc tur, kur tevi ielūdz. Apvainojies pretī, ka pēc tevi neviens nav uzaicinājis tiem svētkiem. Ak, Dievs, jā. Apvainojies pirms vēl kaut kas. Ja vari, apvainojies, tagad sāc apvainoties. Nav tādu priekšrakstu, nav tādu konkrētu vadlīniju, kas veiksmīgi strādās. Ir jāļaujas fantāzijai, ir jāļaujas visādām jocīgām idejām. It īpaši tev liekas, tā jau gan neviens nedara Ziemassvētkos. Kā tieši nedara un kāpēc nedara? Varbūt ir jāpamēģina. Varbūt tu gribi pie kādas ģimenes braukt, pie kādas nebraukt. Un nākamgad tad skatīties, kā atkal darīt. Tas arī viss ir ok. Tas viss ir diskutējams, apspriežams.
aprunājies ar sevi, nedara neko, dari kaut ko viens vai ar citiem. Tu taču esi savas dzīves autors, un tu atbildi tikai par savām emocijām. Ko citi pārējie jūt, viņi ir pieauguši cilvēki, lai viņi mācās tikt galā ar savām jūtām. Tas ir ok, viņi izdzīvos. Viss. Ruķīt, tev izdosies atrakstīt pēc tam, kur tu biji, ko tu darīji. Jā. Kāpēc tu man nepiezvanīji? Es vispār gaidīju ielūgumu. Tad mūsu noslēdzošā Ziemassvētku problēmiņa. Man bail no visām Ziemassvētku galda sarunām un jautājumiem. Kad būs bērni, kad precēsieties, kā lai izvairās no šī, ko lai atbild. Paraksts Vecenīte. Vecenīte. Sen jau vajadzēja tos bērnus taisīt. Tas pulkstens tikšķi. Kā man draugs saka, jau bioloģiskais gongs. Wow. Tiešām. Gongu nevar noignorēt, tas ir skaļš. Sagatavo atbildes. Paprastu ChatGPT, kas ir sliktākie jautājumi, ko man ģimene var uzdot pie Ziemassvētku galda, un pēc tam sagatavojies. Tas ir tā kā gatavojoties basketbolu spēlē, tu tur tā kā piespēlīdz dotu tā, kad būs bērni. Nekad, kad es pēcieties atšujies. Nav naudas. Mums patiesībā ir 30,000 parāds SMS kredīti. Un mums ir jauna tēma. Un mums ir cilāti pēc tam. Mums parādu piedzinēji klauvē pie durvīm. Mums drīz atsevinās māju. Bet jā. Domāju, tas būs Ziemassvētku vecīts. Nē, tas ir SMS kredītāts. Es jums atnesu parādu piedziņu. Jā. Pieglas. Kurš skaitīt dzejolīti. Bet nopietni man tiešām, labi, pareizais ceļš varbūt tur ignorē, atkal tos cilvēkus neizmainīs, bet man liekas, ka ir jāmelo. Bet jāsabiezina krāsas. Nevaru. Es nevaru palikt stāvoklī, un patiesībā tu tikko uzplēsi mani sirdi. Un parunājam vēl par manu neauglību, bet vēlēs, un vienkārši likt justies tam cilvēkam nērti. Un otrs ir arī par to, ka parāda piecina. Vienkārši riktīgi sliktu stāstu stāstīt, kāpēc. Un nedod īstos iemeslus, jo tie cilvēki varbūt nav pelnījuši zināt patieso atbildi. Nav pelnījuši zināt, nedod cūkām pērles. Cūks ir šitā tēma šogad. Kāpēc cūks nav pelnījuši pērles? Es arī iztauju cūks nezinu, ko iesākt ar pērlēm. Izrotāties. Jā. Man šis ir tāds interesants teiciens. Bet labi. Tad katram atkal derēs kaut kas cits līdzīgās situācijās. Kādam būs pilnīgi ok vienkārši sastāstīt pātaru, sakarināt makaronus uz ausīm visiem tiem, kas jautā, un pastāstīt kaut kādus pekstiņus. Un tas kādam derēs. Ļoti labi, dariet to, kas jums dara. Jautājums bija, kā izvairīties. Tie veidi ir dažādi. Bet noteikti izvairies. Tā nav neviena cita darīšana, kā vien tā vējā. Ko es personīgi teiktu, es nevēlos to apspriest. Tas, ko es teiktu. Tā nav tava cūka, tā Paldies nav tava par drūga. jautājumu. Paldies, tas man pārsteidza, un tas nav kaut kas, par ko es gribu runāt vienkārši. Vai būtu svarīgi noskaidrot, kāpēc šim cilvēkam ir tā, kāpēc es tā uztraucos, vai kāpēc tieši šie jautājumi man kaut kā liek justies? Man patīk tas, ko Dita pajautāja, jo ja tu esi pārliecināts savā izvēlē. Jā, tad ir viegli. Kāpēc tev uztrauc? Tiešām, kāpēc tev ir jāpamato, jo ja tev ir sava atbilde, un ja tu gribi iet diskusijā, pieņemsim. Jā. Var arī gadīties tā, ka cilvēks ir pārliecināts par savu izvēli, bet no apkārt jūt tādu spiedienu no apkārtējiem pielāgoties vai patikt, būt labiņš, iederēties. Kā tas būs tagad, ka es gribēšu kaut ko es gribu vienu, viņi priekš manis grib kaut ko citu. Kā tas tagad tā būs? Tā ļoti vienkārši nērti un negribas kašķēties atkal. Varbūt arī, ka ir nedroši par savu izvēli vēl un ko tu tur daudz otram atbildēsi, ja tev pašam vēl nav skaidrs, kad kaut kas notiks. Tā kā notiks, tad uzzinās. Tad, principā, sagatavo atbildes iepriekš. Tu vari sev tādu spēli, tev tāds blociņš, un tu, piemēram, katrā uzraksti universālu atbildi uz jebkuru stulbu jautājumu. Mēs varētu palīdzēt izdomāt tādas atbildes. Tā nav tava daļa. A tev? Kāpēc tev ir 10 gadus veca mašīna? Kad tu pirksi jaunu mašīnu? Tu bombzis esi. Kāpēc tava sieva ar tevi neguļ vienā guļamistamā jau pēdējos 3 gadus? Kāpēc tu tik resns esi?
Kad tu nometīsi lieko svaru? Jā, kad iztīrīšu zobus. Tu jau piedzēries esi? Jā. Kad tu sāksi iet pie terapeita? Jā. Jā, sagatavot atbildes ir ļoti labs variants, jo tu tā kā trenējies tajā situācijā. Atkal tu negaidi, kad lietas būs citādāk šogad, tu zini, kā tas ir parasti, un tu ej ar jauniem instrumentiem, ar jauniem ieročiem uz to miermīlīgo ģimenes ballīti. Bet tu sagatavojies. Tas nozīmē, ka tevi nepārsteigs nesagatavot, tādēļ, ka tajā brīdī tu no savas žaketes izvelc ārā šo, un tu tā, kurš jautājums šitas bija? Šis, ok, un te ir atbilde. Gatavojies tam. Jā, gatavojies tam, kā prezentācijai. Tev, teiksim, kaut ko pajautā, bet tā, ka tiešām tu mājās pasaki tos vārdus, piemēram, nepaldies, vai es negribētu par šo runāt, vai šis ir ļoti interesants jautājums, pilnīgi citai reizē, vai šis uz tevi neatiecas. Tu patrenējies tā kā dzejoli mācoties priekš eglītes, pateikt skaļi kaut kādas lietas, kas tev liekas idejas, ārpēc kā tā es varētu pateikt. Man pamēģini pateikt. Krustmāte man prasa. Kā tu to pateiksi? Kā to pateiksi? Vienkārši tā arī pateikšu. Tieši tā. Bet, ja mēs pagriežam visu otrādāk, vēl cits leņķis šim visām, bet iespējams, ka tavi jautājumi, kur tu uzdod jautājumus par to, kā tev iet darbā, kā tur kādu citu triggero. Un viņam tāds, kāpēc jāuzdod tādas lietas? Es vienkārši par to, ka jāatcerās, ka ja ir jautājums, ja ir tēma, par ko tu uzdod jautājumu kādam, kas tev liekas, ka tā ir absolūti normāla lieta, ko prasīja kādam citam, tas būs ļoti, kāpēc tu lien manā personīgajā dzīvē tā iekšā? Vai tiešām tie paši jautājumi, kā tev tur dzīvojās tajā lauku mājā un izrādās, ka tur ir pilna pakaļ problēma un tu gribi varbūt man mantojumu vēl un tādas traks. Iedomājies tā, es izdomāju tādu Ziemassvētku spēli. Apsēžas visu pie galda un tu tā aizliegts uzdot jautājumus. Un neviens jautājums nedrīkst izskanēt. Tu sēdi, ēdi. Es gribētu pastāstīt kaut ko tādu. Man darbā iet šādi, tā. Ja tu gribi, piemēram, stāstīt par darbu, vai arī es nedzemdēju, tāpēc, ka tā. Tu runā par lietām, un tu uzsāc temats, par kuru tu gribi dalīties, un tad pārējais es tās, ak, Dievs, ja vien mēs dzīvojam tādā pasaulē. Jā, un tu drīkst uzdot jautājumus par to tematu, par kuru tu izdomā prezentēt. Nē, Linda, tu gribi zaudēt, uzdod jautājumu, bet ja tu gribi spēlēt un vinnēt, 0 jautājumu. Un balvā ir, tu drīkstēs uzdot 3 nērts jautājumus. Jebkuram dalībniekam spēles. Jā. Brian Games. Sponsorējiet mums. Ļoti interesanti spēle, jo tas tiešām liktu katram pirms izsakt savu jautājumu skaļi, apstāties un pamanīt, man ir jautājums par tādu un tādu tēmu. Interesanti, kāpēc es vispār gribu to jautāt. Kāds ir mans iemesls tam jautājumam? Jo tie arī dažādi iemesli. Citreiz cilvēkiem patīk ziņkārīgi urķēties un zināt visas tavas lietas, kur tev apakšbiksas salocītas. Kurā plauktiņā? Kāpēc tu nedari tā, kā es esmu visu dzīvi darījis un ne manās pēdiņās? Cilvēki ir dažādi. Daži cilvēki ir tiešām kaitinoši. Tā var būt. Bet mēs viņus neizmanīsim. Jā, tieši tā. Jūs par mani runājat? Jūs tā saskatījāties? Nē, tu vispār neuzdod jautājumus. Cilvēki ir dažādi. Jā, un arī, redz, Linda teica, lai tas arī liek mums pašiem kļūt vērīgiem, vai mēs kādreiz nepārkāpjam kāda cita robeža, nepadomājot, wow, varbūt tas cilvēks ir piedzīvojis darbā kaut ko un patiesībā es trāpīšu vārgajā vietā. Un es negribu nevienu aizvainot. Es gribu, lai mēs mierīgi pēdam vakariņas un uzspēlējam kaut ko parunājam. Jo vienkārši man ļoti nepatīk tas jautājums par bērniem, bet tāpat laikā tas ir saprotoši, ja tev, tavā ģimenē un tavā paziņu lokā visi dzemdē. Visiem ir bērni. Un tad tu esi vienīgais cilvēciņš, kam nav. Tas pat nav domāts ar kaut kādu ļaunu prātu. Tā. Jo tas ir vienkārši par to tavu. Es laikam vienkārši domāju par to, ka tas ir tavā pasaulē. Jā. Ja kāds izceļās, es nesaku, ka tā vajag, un tu vienkārši gribi pajautāt par to lietu. Vienkārši tie bērni ir tik ļoti tāds briesmīgs, dabisks jautājums, kas rodas. Jā, un tas var būt tiešām par jebko. Mums visiem ir mašīna. Kādēļ tev vienīgajam nav mašīna? Pabeigtas studijas. Jā, mums visiem ir maģistra grāds. Kādēļ tev nav? Es vienkārši par to, ka jo katrs jau nāk. Jā, tas mēģina to empātiju nedaudz. Dabisks, īsts jautājums. Tiešām, kas ir ar kāpēc tev nav tā kā visiem? Jo tas mums arī interesē, tas atšķirīgais. Tas patiešām var nākt no intereses vietas, bet es teiktu konteksts, kurā brīdī par to runāt. Ja?
ka tas nav tāds Ziemassvētku jautājums. Jā, bet arī cilvēki arī vienkārši ir stulbeņi, un tas arī ir iespējams. Es jau redzēju, ka Dita taisīja aerolu, kad es runāju empātiju, un varbūt tur ir ok, ka tā pajautā. Es skatos no dažādām šķautnēm. Es sapratu. Visu. Kad, piemēram, mēs esam pie Ziemassvētku galda, un kāds jau dzer 3. glāzi, un es saku, kad tu pārstāsi dzert? Piemēram, tas ir normāls jautājums. Tas ir Ziemassvētku jautājums. Tas ir. Tu pirmīt teici, ka tas nav Ziemassvētku jautājums. Šis ir. Jā. Šis ir arī noteikti mūsu bukletā iekļaujams. Šis ir tev Ziemassvētku jautājums. Tas ir tavā pasaulē normāls Ziemassvētku jautājums. Manā ir, mums uzdodam šo jautājumu tikai pie 3. pudeles. Ne jau glāzes. Mēs neuzdodam. Nē, mēs tikai klusīt viņam virtuvē aprunājam. Ar mammu no Jā. Ko tas Pēters atkal dzer. Paldies. Svētā nakts. Mēs jums novēlam ļoti mierīgu, apzinātu šo Ziemassvētku laiku, apzinoties sevi, ejot pie galda, būt gataviem, paņemt ieročus, kā Alise ierosināja, sagatavot mierīgas spēles, ja jūs vēlaties, un ļoti, ļoti ieskatīties savās sajūtās un sargāt savu mieru un būt priecīgiem pašiem ar sevi un varbūt ar savu ģimenēm, varbūt bez, varbūt vieniem, varbūt ar sunīti. Izejam ārā noteikti iesaku. Un paldies jums visiem, kas uzticēja mums šos delikātos jautājumus, tāpēc, ka tie ir mums visiem aktuāli. Redz, ka mēs arī jau sastrīdējāmies. Bišķi. Es jau vairs viss negribu. Dita jau disasociējas no sarunas. Paldies. Es jau tu dziesmu jau galvā skan, ko tu pirmī dziedāji vienkārši. Un tiešām liels paldies visiem, kas atsūtīja savus Ziemassvētku problēmiņas. Es ceru, ka mēs jums kaut kādā veidā palīdzējām. Un arī cerams, ka iepriecinājām, jo tas arī tomēr ir tāds mūsu svarīgs mērķis. Paldies grupai Kalme par mūsu skaistāko džinglu pasaulē. Un paldies mums. Paldies www.romeiko.lv. Paldies www.visapnicis.lv. Paldies www.latvija.lv. Latvija.gov.lv. Paldies linda.lv. Paldies dita.lv.com. Paldies mums gov.alise.eds.lv. Paldies jums visiem, ka jūs esat ar mums pirms svētkiem un lai mums garšīgi rosliņi bez sīpoliem. Varat ar mums sastrīdēties, ja jūs liekat sīpols, mēs jūs nobloķēsim. Un tiekamies jau nākamajā epizodē, iespējams noslēdzošajā, tad jau redzēs, kā mums iedzīvē. Un izšķiet. Priecīgi Ziemassvētku. Kas jāsaka paldies? Tā. Es tā kā bērns. Priecīgi Ziemassvētkus.